Sveiki! Kā jau solīts, šodien par to, kāpēc Latvijas pilsonim par noziedzīgu vajāšanu, ko pret viņu izvērš mafiozais, noziedzīgais tiesību sargāšanas iestāžu tīkls, un par to, ka gadu gaitā ir notikusi grandioza, prātam neaptverama Latvijas aizsardzības budžeta un ASV militārās palīdzības visa veida līdzekļu izsaimniekošana, izzakšana, izšķērdēšana un iztirgošana. Kāpēc Latvijas pilsonim par visu šo ir jāsūdzas nevis kaut kur neatkarīgajās, objektīvajās un vēl visādējās Latvijas tiesību sargāšanas iestādēs, vai varbūt pat Latvijas valsts prezidentam, bet gan jāmeklē ceļi, kā par to visu, kā patiesībā par savu valsti pasūdzēties ASV jaunajai administrācijai un mēģināt kaut kā panākt, lai šis vēstījums un šī informācija nonāk iespējami tuvu jaunajam ASV prezidentam Donaldam Trumpam. Kā tas tā var būt, vai ne? Ka cilvēkam par savu valsti, par to, kas tur notiek, ir jāmēģina sūdzēties kaut kur citur, ka varbūt tur to sadzirdēs un tiks gūta kaut kāda taisnība un enerģiska rīcība. Es paskaidrošu. Man galīgi nav grūti paskaidrot. Pirmā reize, kad man sāka nedaudz nolaisties rokas, bija 2021. gada novembrī, kad kompānija Apple personiski uz manu elektroniskā pasta adresi atsūtīja absolūti oficiālu brīdinājumu par to, ka valsts organizētas un apmaksātas struktūras mēģina izspiegot manu mobilo telefonu. To, kas tur ir iekšā, ko es ar to daru un tā tālāk. Tobrīd man vēl bija kaut kāda ticība tam, ka starp visām Latvijas tiesību sargāšanas iestādēm ir vismaz kāda, kas ir pietiekami godprātīga un pietiekami tāla no Jutas Strīķes pirms 10 gadiem pieminētā noziedzīgā mafiozā, okupācijas kolaborationistu diriģētā, policistu, prokuroru, tiesnešu, specdienestu darbinieku, politiķu ierēģu tīkla. Es godīgi aizrakstīju iesniegumus visiem, kam vien varēja. Un man tiešām par reālu šoku atbildes no visiem bija faktiski identiskas. Pamatdoma bija viena – liecies mierā. Neko mēs nedarīsim šajā sakarā. Faktiski atbildēs lieliem neredzamiem burtiem, kā no valsts drošības dienesta, tā no valsts policijas, tā no satversmes aizsardzības biroja, tā no vēl visādām iestādēm. Visā šajās atbildēs lieliem neredzamiem burtiem bija rakstīts viens un tas pats. Viens no diviem. Vai nu to daram šīs te noziedzīgās pretiesiskās darbības veicam mēs, vai arī mēs to piesadzam un nekādā gadījumā nereaģēsim, jo vārna vārnai acī neknābi. It īpaši, ja tā ir korupta vārna. Labi, pieņēmu zināšanai, kā nu jādzīvo, tā jādzīvo. Ir labāk ir zināt, pret ko, kas ir tas, pret ko ir jācīnās un kāda ir tā patiesās iespējas. Ok. Un tad pienāca pēc dažiem mēnešiem brīdis, kad te viens, te otrs ļoti uzticams informācijas avots sāka stāstīt vienu un to pašu par netik senas tobrīd pagātnes notikumiem, kuri un šis stāstītais lielā mērā izskaidroja gan tobrīd pie manis veikto kratīšanu, gan pasūtījuma lietu, ko bija uzņēmusies tobrīdējā valsts ieņēmuma dienesta vadība, gan vēl citus interesantus sīkumus. Tas, kas man tika stāstīts, bija viens un tas pats.
atšķīrās tikai detaļas. Tātad pēc tam, kad 2019. gadā iznāca grāmata Viltvārdis, kas radīja pamatot iemeslu dēļ sāpīgu, satracinātu toreizējā valsts prezidenta Egila Levita reakciju, neilgi pēc tam, vai kaut kur tajā pašā laikā, Egila Levita toreizējais kancelējas vadītājs, padomju okupācijas varas kolaboracionists, padomju tautas tiesnesis bijušais Andris Teikmanis, vērsies pie toreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalmējera ar kategorisku lūgumu kaut ko ar šito te izdarīt. Es esmu daudz sliktus vārdus veltījis Ērikam Kalmējeram, bet nevar noliegt, ka viņa bailīgums bija arī viņa labā īpašība. Ja Ēriks Kalmējers uz šo absolūti noziedzīgo, pretiesisko, nelietīgo prasību, kas bija nākusi, protams, no paša Egila Levita, bija atbildējis, ka pasaka Dievs nemūžam neko tādu neatļaušu, nepieļaušu, es vēl piežvanīšu mežvietam un vēl visam kambarukam, vai kas toreiz bija, lai arī viņi pat nemēģina. Ēriks Kalmējers drīz pēc tam aizripoja pensijā, un vietā nāca pilnīgi cita kaluma personāžs vārdā Juris Stukāns. Un tad, kā man stāsta vairāk informācijas avoti, kuri saka, ka viņiem esot pat šādu tādu ierakstu un vajadzības gadījumā tie tikšot likti lietā, ir pienākusi augstākās slepenības pakāpes nacionālās drošības sanāksme, kurā jau pats Egils Levits esot tiešā tekstā paziņojis, kurš var kaut ko izdarīt ar šito te negodprātīgo nekrietneli un viņa pretīgajām grāmatām. Augstās amatpersonas, kas arī bijušas klāt šajā sanāksmē, visas kā vienas ir centušās kaut kā pieklājīgi izvairīties. Viņa noziegums līdz ar to ir tikai tas, ka viņas nekur pat nemēģināja ziņot par šādu mudināšanu uz noziegumu. Vienīgā persona, kas bija izrādījusies ārkārtīgi ieinteresēta, līdz ar jauno ģenerālprokuroru, ir bijusi toreizējā koruptā valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori, kas ir teikusi, jā, mēs varam, mums vajag palīdzību, bet mēs izdarīsim, mēs varēsim. Tā arī viss notika. Kratīšanas, aizturēšanas, viss pēc pilnas programmas. Pasūtījuma lieta, manuprāt, kopš tā laika turpinās vēl joprojām un joprojām tiek mēģināts, cik tur jau 4 gadi, kaut ko safabricēt, kaut ko izdarīt. Un te ir situācija, ka noziedzīgā nodarījumā tādā vai citādā veidā faktiski ir iesaistītas visas tiesību sargāšanas iestāžu vadības augstākās amatpersonas un arī valsts augstākās amatpersonas. Viena ir pieprasījusi noziegumu izdarīt, pāris to ir piekritušas darīt un atbalstījušas, visas pārējās par to nav ziņojušas. Tādā valstī mēs šobrīd dzīvojam. Un tad pasakiet lūdzu, ja jūsu rīcībā nonāk apjomīga informācija par to, kā visticamākais ir lielākās daļas šo te amatpersonu zināšanu, piesekšanu vai tiešu līdzdalību, gadu laikā par grandiozām summām ir izzakta, izšķērdēta un iztērēta ASV militārā palīdzība, tad pie kuras no šīm iestādēm, pie kuras no šīm amatpersonām var vērsties, paļaujoties, ka rezultāts būs godprātīga izmeklēšana un nevis vēršanās pret pašu ziņotāju. Varbūt tagad jums kļūs skaidrs, kāpēc jāvēršas ir pie tā vienīgā cilvēka, kurš kaut ko ar šo noziedzīgo sistēmu var izdarīt. Visu labu!